Ļoti interesanti tēma šodien mums ir. Es domāju, ka ja nebūtu, ja es nestāvētu šeit, es noteikti sēdētu tur. Šī nav pirmā reize, kad es atnāku uz prātu kutināšanu. Parasti vienmēr kaut kur uz beigām. Kas tad ir bari instinkts? Es arī tā paskatījos, atļaušos citēt, ir cilvēku tendence pieņemt vienam otra idejas un uzvedību. Un es attiecīgi uz šo gribētu paskatīties nedaudz savādāk vai no tā skatu punkta, kā es to redzu. Un tāpēc es jums rādīšu kaut kādas bildītes, un mēs tur drusku parunāsimies. Bet sāksim līdzīgi arī, kā tu stāstīji. Iedomājamies tikai šoreiz nevis Turciju, bet iedomājieties, jūs esat tur Parīzē jau 8 dienas. Jūs jau esat visu redzējuši, jūs vairs nekur nesteidzaties. Bet pusdienās vajag aiziet jums lidmašīnu pēc 8 stundām. Faktiski jums steigas nav nekādas, jūs gribat vienkārši garšīgi paēst. Jūs ejat garām vienam restorānam, skaties, te ir pilns cilvēkiem. Galdiņi brīvi ir, kur šeit ir viena vieta, ja? Divas jūs divatā pieņemsim esat. Un blakām ir otrs restorāns. Kā es teicu, steigas jums nav nekādas. Lidmašīna pēc 8 stundām jūs jau visu esat redzējuši. Un jūs arī neesat bijuši iepriekš nevienā, ne otrā restorānā. Kurā no šiem abiem restorāniem jūs iesiet ēst? Pirmajā vai otrajā? Varbūt paceļ rokas tie, kas ies pirmajā? Labi, paceļ rokas tie, kas ies otrajā? Arī daži ir. Un tagad visi varbūt paceļam rokas tīri, lai es redzu, cik jūs esat šeit. Labi, un paceļ rokas tie, kas uzskata, nē, turat rokas. Malači, jūs izpildat visu to, ko es saku. Turat rokas, un nolaiž rokas tie, kas uzskata, ka ar viņiem nav iespējams manipulēt. Labi, tas bija tāds joks, varbūt arī nevis saprat, bet, protams, ka lielāko daļu cilvēku izvēlēsies pirmo restorānu. Un kas izvēlējās? Tu izvēlējies pirmo restorānu? Vai es drīkst jautāt, kāpēc? Nezinu, man liekas, kaut kāda spēle konkurēt vai kaut kā ielīst, dabūt to vietu. Šis ir labs viedoklis, bet tiešām, labi, jūs arī izvēlējāties pirmo. Jūs otro. Jūs var neizvēlēties. Kurš izvēlējās otro? Otro? Jā. Kāpēc otro? Tur neviena nav un visu uzmanību tiek veltīt tev. Arī labi. Bet tā kā es teicu, galvenais uzdevums jums ir garšīgi paēst. Un visdrīzāk jums šķiet, ka šeit noteikti ir garšīgāk, vai ne? Vēl arī esot ārzemēs, es mēdzu tā darīt, meklēju, kur iet vietējie. Jo tas nozīmē, ka tas ir ne tikai lētāk, bet atceraties, mēs te nerunājam vispār par naudu, mēs runājam par garšīgi aiziet paēst. Bet tur noteikti ir labāk, jo viņi zina labākās vietas, viņi zina, kur ir garšīgāk. Un tas nekas, ka šī ir vispār bilde droši vien no kaut kādas lidostas restorāna, kur tiešām vietēji, jo neviena nav. Vienkārši tur ir pilns un labi lidos ir cits stāsts, bet tik un tā tad mums šķiet, ka tur ir labāk. Un tas nav nekas neparasts, tas ir normāli, tas saucās social proof, jeb latviski to varētu tulkot kā, piemēram, tur būs 2 varianti. Pirmais variants būs miljons cilvēku nevarēja kļūdīties. Atcerieties, agrāk reklāmās par to izmantoja. Arī tagad viens telekomunikāciju operators izmanto. Mums ir miljons, tur lietotāji domā, normāli, ne jau, ka miljons ir muļķi, tā tad es arī iešu pie viņiem. Vai arī uztaisiet tādu eksperimentu, daudzreiz tas ir taisīts, strādā. Apstājieties uz ielas, vienkārši sāciet skatīties kaut kur augšā. Un ideālā gadījumā, ja jūs neesat viens, jo beigās jums parādīšu, kāpēc vienam tomēr ir grūti to pūli vadīt. Jums ir vajadzīgs līdzgaitnieks. Un tad neviļus pienāk klāt nākamie, un jo jūs ilgāk stāvēsiet, iespējams, protams, kāds uzradīsies un jautās, bet kas tur ir, es nesaprotu. Bet visi kaut ko redzēs. Vai arī tie, kas ir vecāki par maniem, varbūt atceraties padomu laikā, jūs ejat, ja, stāv rinda, jūs iestājaties rindā, prasat, pēc kā stāvam, nezinu, izstāvēsim un tad redzēsim, ko dod. Tur, protams, bija citi apstākļi. Bet šim social proof ir arī, protams, nedaudz savādāks, varbūt tāds skaidrojums, ko atkal latviski varētu teikt, kā mums cilvēkiem ir tendence pieņemt citu cilvēku viedokļu, izdarīt savu izvēli, balstoties uz citu cilvēku izdarītajām izvēlēm. Vai nu mēs esam pa slinku, vai mēs nevaram īsti saprast to lietu un tā tālāk, bet noteikti kāds cits, it sevišķi, ja tie ir daudz, ir bijis gudrāks. Un tas ļoti daudz pierādās mums dzīvē. Piemēram, ja cilvēks ilgstoši meklē darbu, iedomājieties, cilvēks 3-4 mēnešus meklē darbu, viņš atnāk, jūs esat priekšniece, piemēram, kaut kādā nopietnā uzņēmumā, vismaz nopietnu nodaļu vadat.
Un pēc CV cilvēks šķiet lielisks, jūs viņu esat gatavi ņemt darbā, jau vienojaties par algu, jau spiežat roku, un viņš saka, spiežam roku tā kā, ja? Un viņš saka, paldies, ka jūs man ņemat darbā. Es 3 mēnešus nevarēju atrast darbu, biju pie visiem jūsu konkurentiem. Neviens mani neņēma darbā. Ko jūs tajā brīdī darat? Jūs tajā brīdī, varbūt vēl rītdien satiekamies parunājam. Tātad ir kaut kāds iemesls, kāpēc mani konkurenti, un tāpēc jau tie ir mani konkurenti, un viņi nav muļķi, jo tāpēc viņi ir mani konkurenti. Ja viņi būtu muļķi, viņi maz nebūtu mani konkurenti. Acīm redzot, ir kaut kāds iemesls, kāpēc tie visi pārējie tevi nav paņēmuši darbā. Un, vai arī pretējs efekts, ja cilvēkam ļoti labi iet karjerā un viss notiek, tad arī uzņēmumi bieži atsaucās, mums tur ir šitie klienti, tie klienti, tie klienti. Jā, nu ok, tad es droši sirdi parakstīšos, jo ja jau šie 5 uzņēmumi ir ar jums strādā, tad noteikti jūs esat labi. Kāds eksperiments tika veikts vienā portālā, tika ievietoti 2 pilnīgi vienādi raksti. Ar vienādu bildīti nedaudz pamainīts virsraksts, bet pat teksts vienāds. Un tika nofeikots, tika ielikts, ka šeit vairāk kā 1000 cilvēki ir padalījušies sociālajos tīklos ar šo rakstu un ar šo tikai 12. Kā jums šķiet, augšējo vai apakšējo, kuru rakstu izlasīja vairāk? Ne tikai izlasīja, 55 cilvēki vēl iekomentēja šo, un šeit neviens. Man kaut kas ir teicis, ieeja Delfos, pastos komentētāko rakstu, un to arī lasu. Neslikta ideja PR cilvēkiem. Un droši vien, ja mēs paskatāmies arī ar uz sociālajiem tīkliem, vispār šis ir ņemts Facebook pirmie gadi, ja, bet ja mēs paņemam sociālos tīklus vispār, kas tā man tuvākā tēma, tad sociālie tīkli jau arī sākotnēji bija kā šis te tukšais restorāns. Kāpēc tur nebija cilvēki? Tur vienkārši nebija citu cilvēku. Loģiski. Facebookam, ja redziet, sadzīmē līdz 2006. gadam, īsnībā Facebookā nevarēja cilvēki pat reģistrēties, ja tu neesi kādas no Amerikas augstskolu studentiem, jo varēja reģistrēties tikai ar augstskolu e-pasta adresēm. Un viņi lika pa vienai klāt šos te domēnu vārdus, šīs te augstskolas. Ja. Un skatieties, kas notiek tālāk. Facebooks un vispār sociālie tīkli kļuva par šo te pilno restorānu, jo tur ir vairāk cilvēki. Jo vairāk reģistrējās. Šeit mēs redzam līdz jūnijas 2010. gads 550 miljoni. Tagad 1,2 miljardi tikai dažus gadus vēlāk. Ja vairāk kā 2 reizes jau pienākuši klāt. Nu, un, protams, varētu padomāt, visi saskrien sociālajā tīklā, vai arī visi saskrien kādā šajā restorānā, saprot, ai, tur nekā nav un neatgriežās. Bet sociālos tīklos cilvēki, protams, ienāca un saprata, ka tur ir kaut kāda jēga, tur ir mūsu draugi, viņi liek bildes un tā tālāk, tā tālāk. Redziet, agrāk cilvēki bija dažādi ar dažādām interesēm, viņi tusējās dažādās vietās, un arī šie iemesli, kāpēc cilvēki izmanto dažādas lapas, ja, mēs redzam, nu, te uzturēt kontaktus ar draugiem, tērzēšana čats, nu, Skype Latvijā visdrīzāk, mēs redzam numur 1, ja, nu, nosis laiku izklaidēties video lapas. Bet, ja mēs pieliekam šeit sociālos tīklus klāt, ko mēs redzam? Pirmkārt, sociālie tīkli zem sevis visu šo te baru ar dažādiem bariem, jo mums katram ir dažādas intereses, tātad paliek zem sevis un pilnībā noklāja visas vajadzības, kāpēc cilvēki dodās online, kāpēc cilvēki līdz tam lietoja dažādas citas saziņas ierīces. Nu, Skype ir starp citu labs piemērs. Ir cilvēki, nu vismaz vienu es zinu, kuri Skype vairs nelieto, jo priekš kā man lietot Skype, man ir pa daudz, man ir Twitters, Facebooks, Instagram vainu un tā, agrāk bija tikai Skype, bet tagad Skype vairs nav. Labi, ejam tālāk. Vēl 4 bildītes jums parādīšu, un tad es gribētu uzdot jums jautājumu. Ja jums būtu jāizvēlās kādu no šīm 4 kompānijām, ja? Kuru jūs izvēlētos? Nu, ar kuru jūs vakarā aizietu? Kuru? Labi, jums jāpadomā, jūs kur izvēlētos? Nu, vakarā jums jāaiziet, nu jāpavada pāris stundas ar kādu no šīm 4 kompānijām. Šo pirmo. Vai drīkst zināt, kāpēc? Šie vai te neizskatās interesanti? Ok, bet ko mēs zinām? Kas ir šie vienā vārdā? Panki, protams, pēc kā mēs to zinām, no, konkrēti mēs zinām pēc tā, kā viņi izskatās, ko mēs zinām par pankiem, anarhija, nestrādā pastāvošās iekārtas graušana un tā tālāk, faktiski mēs paskatāmies, mēs jau zinām. Šeit, ko mēs zinām, tātad tās hipiju meitenes, pēc simbolikas redzam ģitāru, droši vien, ja tā nav zālītes, tad kādas stabulītes. Es tad citu arī googlēju, sameklēju pēc vārda hipsteri, hipiji, panki, un šī kaut kā nejauši trāpjās. Es padomāju, vai kādam garšo alu starp citu? Kas ar šiem iet vakarā iedzert alu?
Alus dēļ vai citu iemeslu dēļ? Gan. Nākamais vārds - homofīlija. Proti, latviskot mēs šo vārdu varētu sekojoši putni, kas lido un ir ar spalvām, netusējās ar rāpuļiem, kas ir ar bruņām un nelido un tā tālāk. Respektīvi, tādu atrod. Mums cilvēkiem ir tendence veidot sakarus un draugu lokus, jeb savus mazos bariņus ar tādiem cilvēkiem, kas mums ir līdzīgi, vai dala līdzīgus uzskatus, vai līdzīgas, mums ir intereses, beigās finansiālais stāvoklis. Es teiktu, faktiski jebkas, izņemot skolu un darbs, bet arī tas lielā mērā tomēr ir mūsu kaut kāda interešu ietekmēts. Ja es esmu aizgājis mācīties kaut kādu konkrētu zinātni, tad tur apkārt ir cilvēki, izņemot tie, kas ir nezinu, kāpēc tur ir aizgājuši, tad pārējie tomēr ir ar kaut ko līdzīgu, jo mēs esam, tāpēc arī šeit mēs esam. Par šo gan homofīliju, gan pārējiem lietām jūs varat Wikipēdijā izlasīt nedaudz vairāk, bet tātad kā tas izskatās dzīvē? Kā es teicu, tādu atrod. Sāksim ar Holivudu. Aštons Kačers, Demija Mūra, viņi starp citu vēl kopā vai jau nav? Breds Pitts, Angelina Jolie vēl ir kopā. Bet, skat, tā ir Holivuda. Varam samainīt vietām. Un nekas nemainās. Es viņus saprotu, viņi nabadzīgi, viņiem nav citas izvēles. Viņi ir skaisti, bagāti, viņi strādā vienā industrijā, tusē uz vienām tām pašām jahtām. Vienkārši sanāca, ka šie satikās, bet tikpat labi varēja būt šitā vai tā. Un kas tas bija Bens Afflecks un J.Lo? Tas nenotiek tikai pasaulē, tas notiek arī Latvijā. Politiskie oponenti dzīvo kopā, audzina bērnus, lieliski. Un tas nenotiek tikai ar cilvēkiem. Protams, šis ir joks, bet daudz ir teikuši, šim kaķim ir raksturs tā kā man, vai sunim, vai tam līdzīgi. Vai ne? Tātad mēs sev vienkārši apkārt lietas izvēlamies pēc tā, kāda mēs esam, kur mums ir kaut kādas kopējas intereses un kopējas lietas, ko mēs dalam. Un atkal, ja mēs paskatāmies uz sociālajiem tīkliem, tad gan vispār, gan ja mēs katru konkrēti paņēmtu, mums nav laika, lai analizētu, bet īsumā es paņemšu vienu, tad te ir viens Pinterest, parunāsim par Instagram. To noteikti visi zina, ja, kas ir Instagram. Instagram visdīvainākais sociālais tīkls, kādu jūs varat iedomāties. Tad, kad es to sāku lietot, es varbūt to neaizdomājos, tagad es tā domāju. Iedomājieties pašā sākumā sevišķi, lai, piemēram, Valdis varētu redzēt manas bildes Instagramā. Viņam ir jābūt tādam pašam telefonam kā man, jo sākumā tas bija tikai uz iPhone telefoniem. Viņam ir jāinstalē šī pati aplikācija kā man, un tev vēl ir jāpiesako man, jo internetā webiski jau bildes nebija tobrīd vēl redzams. Ja. Un tad vēl iedomājieties, ka visu laiku industrija telefonos liek pēc iespējas krutākas kameras ar vairāk megapikseļiem. Visa industrija virzās uz augšu, lai būtu kvalitatīvāka bilde, lai atvaino, bet lai tu varētu nestaipīt savu lielo aparātu, ja mums pietik to. Un uzrodās viena kaut kāda aplikācija, kur saka, nē, pofik, davai čakarējam tās bildes, liekam filtrus, liekam vēl kaut ko un tā. Kuram muļķim varētu kaut kas tāds interesēt? Cik tagad ir 55 miljoni vai es tagad no galvas neatceros lietotāji? Un atradās tādi muļķi kā es, kuriem ļoti patika ar filmiņu, fotografēt, lomogrāfiju un tā tālāk, kur teica, šitais ir stilīgi. Un tas bija 1, 2, 5, 10 cilvēki, bet viņi sāka veidot šos te nelielos pūļus. Un jo pūls kļuva lielāks, ja, tātad jo vairāk, jo vēl vairāk mums aiziet. Un tad vēl viena lieta, ka bars, tas ir tāds tā kā new normal. Tas nozīmē, ka bars pasaka, vai šis ir ok, vai šis nav ok. Respektīvi, ja es, piemēram, tagad pajautāšu, pats ir rokas, mēs par Instagram tieši runājām. Kas no jums lieto Instagram? Nu, knapi trešdaļa pieņemsim, ja? Labi, no jums, kas ir redzējuši Instagramā bildes ar ēdienu? Labi. Kas vairāk nekā lieto Instagram? Labi. Kas no jums ir redzējuši, tagad no visiem, labi, internetā vispār, Twitter, Instagram, bildes, nevis redzējuši, bet kas no jums ir ielikuši Instagramā bildi ar ēdienu? Drusku mazāk, bet arī tik un tā. Gandrīz visi tie paši, kas lieto Instagram. Vai tas ir slikti? Nē, kāpēc? Tāpēc, ka bars ir pateicis, ka tas ir new normal. Visi liek, es arī ielikšu. Kas tur slikts? Ja es tagad šeit apgultos tādā taisnā pozā, jūs zināt, kas ir plankings, esat dzirdējuši. Bet ja neesat dzirdējuši,
Es speciāli jums pajautāšu. Ja es tagad šeit apgultos taisnā pozā, tas būtu normāli? Droši vien nē. Bet tā kā pasaulē ir tāds jēdziens kā plankings, tad tas ir normāli. Visi to dara. Jūs nezinājāt, lielākoties cilvēki zina, un viņi saka, protams, ka tu to vari darīt. Plankings, tas ir old, jūs teiksiet, tas ir kaut kas vecs, kas ir jaunais. Harlem Shake, nu jau arī vecs. Harlem Shake, super. Ko mēs izdarījām birojā? Mēs birojā uztaisījām šo te Harlem Shake pirmie Latvijā. Ja mēs būtu vienīgie pasaulē, mēs būtu absolūtākie idioti. Re, kur es sevi tieši nerādīšu pēc tam, kurš es esmu. Un tas ir normāli. Kāpēc? Tāpēc, ka visa pasaule saka, ka Harlem Shake ir normāli. Viņus rāda televīzijā, rāda ziņās, internets ir pilns un tā tālāk. Bars kaut kādā ziņā mums tomēr palīdz saprast, kas ir labs un kas ir slikts, vai vismaz kā uzvesties. Wikipēdija jau tika pieminēta, bet kas ir šie? Pokemon. Populārākais Pokemons ir Pikachu. Vai jūs zinat, cik pavisam kopā ir Pokemoni pasaulē? Nu, cik? 20, 50, 100? Nu, es neskatījos to multim, bet es domāju, ka tas arī viss, cik ir. Izrādās, ka pasaulē ir 650 Pokemoni. Kā es to zinu? Tāpēc, ka ir Wikipēdija. Tāpēc, ka Wikipēdijā ir daudz dažādas lietas, ko cilvēki raksta, bet ne tikai tās lietas, kas ir nopietnas, kas ir Valdis Melders, kas ir šī banka vai vēl kaut kas, bet cilvēki raksta par Pokemoniem. Viņi izdomā dažādas Pokemonu vārdus, apraksta, ar kādiem ieročiem viņi nāk, no kādām planētām viņi nāk, ar ko viņi karo un ar ko viņi nekaro. Wikipēdijā. Un tagad, ja jūs gribat zināt, starp citu, ir divi dažādi Pokemoni. Ir Klinks un ir Klanks, bet trešais ir arī Klinklanks, kurš ir radies tikai tāpēc, ka Klinks satika Klangu. Skaidrs, loģiski. Ja es to būtu ielicis, šo vienu, tas būtu stulbi. Bet Wikipēdijā tā ir simtiem cilvēku. Protams, vislielākais, populārākais bars pasaulē, es nerunāju konkrēti par Facebook, bet vispār par sociālajiem tīkliem. Lielākais bars pasaulē ir sociālais tīkls, kurš savā ziņā ir labs ar to, ka, lai arī tas ir it kā anarhija, bet tāpat tu vari izdarīt kaut kādās robežās kaut ko. Bet kas ir interesanti, sociālos tīklus tomēr cilvēki lieto arī, ir dažādas vajadzības. Un šīs vajadzības varie ne tikai, ja mēs sadalām pa dzīmumiem, pa vecumiem tā, bet pat pēc valstīm. Un šeit viens interesants pētījums, ka ir 4 galvenie iemesli, kāpēc cilvēki lieto sociālos tīklus, un kā redzam, Latvija šeit ir tādā fun zonā, nu tā kā, lai būtu izklaide un interesanti. Tāpat laikā mēs paskatāmies šo zonu, kur ir absolūtās arābu pavasara valstis un Turcija un tā tālāk, kur ir šī pilsoniskā iesaiste un tā tālāk. Un tas ir iemesls, kāpēc daudzas lietas Latvijā vienkārši vai nu nenostrādā, vai nostrādā sociālos tīklos. Tā kā es gadiem strādāju mārketingā, tā kā man kāds saka, mums Lietuvā ļoti labi nostrādāja šī Facebook kampaņa, taisam viņu Latvijā. Nu, kas, ka nostrādāja Lietuvā? Lietuva, kur ir kaut kur šeit, kur viņi ir starp citu, ja? Un Lietuva ir daudz tuvāka, ja jūs gribat zināt, Krievijai, nevis Latvija. Latvija ir tuvāka Anglijai, Latvija ir tuvāka Amerikai. Un viens piemērs, ja mēs paskatāmies tagad nedaudz ne no komerces viedokļa, ja, atcerieties, bija tāds mītiņš pirms 2 gadiem protests pret akta likuma projektu. 5000 cilvēku, 3,5 teica, ka nāks, un 1,5 teica, ka varbūt nāks. 5000 cilvēku varēja milzīgs pūlis, cik tur 100 reižu lielāks nekā mēs šeit, varēja atnākt un uztaisīt milzīgu tiešām demonstrāciju. Cik cilvēki atnāca, vai kāds atcerās? 95, nu zem 100 kaut kur. Kāpēc? Tāpēc, ka, kā es teicu, mēs esam citā, mums ir fans, nevis šī te pilsoniskā lieta. Un tāpēc, otrs iemesls, protams, tāpēc, ka 508 000 cilvēku tajā brīdī sēdēja fermā, draugos, 216 000 sēdēja eksotiskajā fermā, 102 000 zombiju fermā un 108 000 zelta fermā. Protams, fermā sēdēt ir daudz foršāk nekā iet, un tas, skatieties, 13. februāris, kā tagad atceros, jo es arī parakstījos.
Kā tagad atceros, bija tāds pretīgs laiks, domāju, kur es iešu tādā, aiziešu uz to fermu, pasēdēšu. Es īstenībā nebiju nevienā, bet šis ir interesants piemērs. Un ja mēs atceramies, ka cilvēkiem ir tendence balstīt, pieņemt savu lēmumu, balstoties citu cilvēku izdarītiem lēmumiem, un kopoties nelielās tādās, un kuras kļūst aizvien lielākas grupas, tad sociālajie tīkli patiesībā var būt ļoti noderīgs instruments. Un šeit ir 3 piemērus parādīšu no savas personiskās pieredzes. Piemēram, es nevaru izdomāt, uz kuru restorānu es varētu aiziet. Es pajautāju Twitterī, un man neliels bariņš, bet tomēr bariņš cilvēku atbild. Tur bija arī vairākas tāds viens screenshots. Un kas ir labi, kāds teiks, jā, bet tas ir bars cilvēku, ne tu viņu zini nekas. Kā es teicu, ja mēs viens otram sekojam, tur ir kaut kāds iemesls. Un ja es pajautāju, kurā restorānā es gribu, uz kuru restorānu man aiziet, tad tie cilvēki, kas man seko, viņi jau zina manas intereses, un viņi zina, ko ir vērts ieteikt vai ko nē. Un no otras puses, es labi zinu, ka, piemēram, Anna Lebedoka, pēc tam Andersone, tobrīd viņa ir mārketinga vadītāja, un es zinu, piemēram, šo meiteni, attiecīgi pilnīgi pretēji, lai ko viņa teiktu, es darītu. Vai vēl interesantāk ir Krišs Kupruks, kuram bija 13 gadi, viņš raksta, vecāki iesaka vīnogu pārdaugu. Viņš aiziet mammu, teiti, Artūrs prasa kādu no šiem restorāniem. Cits piemērs, es nevarēju izvēlēties, kuru tauriņu ņemt. Es ļoti bieži tā daru. Laikam ekstrēmākais bija Facebookā. Es nezinu, vai tu atceries, bet kad es mašīnu pirku, es nevarēju izvēlēties, kuru krāsu. Es paprasīju, lai cilvēki nolaiko un par vienu vai par otru bildi, pēc tam saskaitīju, uztaisīju, kaut kur Instagramā bildi, negribējās meklēt, bet uztaisīju arī tādu tabuliņu, ja, tā kā viena krāsa, otra krāsa, puiši meitenes un izdarīju secinājumus. Kā rezultātā sociālais tīkls var būt arī ļoti noderīgs, nestoties to, ka tas ir milzīgs bars, bet vēlreiz mēs tur apvienojamies kaut kādu konkrētu interešu vadīt, mēs konkrēti komunicējam savā starpā, sekojam viens otram, tāpēc, ka mēs esam līdzīgi. Un pat, ja neesam līdzīgi, mēs viens otru arī iepazīstam. Un gribētu es arī no jums atvadīties ar vienu lielisku video. Šis ir, pagriezīt, skaļāk, tātad lielisks video no kāda festivāla, kur visas šīs 3 lietas, par kurām es tikko runāju, parādās vienkopus. Proti, homofīlija, social proof un new normal. Sākumā mēs redzam, tātad ir festivāls un kāds džeks sāk dejot. Nu, sauksim to par dejošanu. Droši vien sestdienas rīts. Un viņš sākumā ir viens, bet tā kā viņš ir diezgan savādāks, viņš atrod vēl savus pirmos līdzīgos cilvēkus, pirmos līdzīgos sekotājus, kas uzskata, hei, šitais ir stilīgi, es arī esmu tāds pats kā viņš, vai es piebiedrošos. Nu, kā es teicu, sauksim to par dejošanu, ja? Un viņš piebiedrojās. Un šis, starp citu, ļoti kritisks moments. Es šo video esmu skatījies nedaudz citā sakarā, kādā citā prezentācijā, kur tur par sekošanu gāja runa. Ja? Un tur bija interesanta doma, ka šis ļoti kritisks moments, jo tavi pirmie sekotāji ir vissvarīgākie. Un to, ko es aizmirsu īstenībā pateikt, es aizmirsu pateikt arī savā prezentācijā, ka viens tu nekad neesi cīnītājs. Tev ir vajadzīgs neliels bariņš. Instagrams nekad nebūtu kļūst tik populārs, ja es to būtu lietojis viens pats. Bet uzradās cilvēki, kam likās tas stilīgi. Kā rezultātā uzrodās pirmie sekotāji. Un šie te pirmie sekotāji jau ir neliels bariņš. Un tad pārējie cilvēki negribēdami nokavēt ballīti. Mēs te varam runāt, ir kaut kādi agrīnie adoptētāji, ja tātad sākumā bija viedokļa līderi, tad ir agrīnie adoptētāji, un beigās jau ir tie, kas pievienosies tā kā dziesmas pēdējiem akordiem, viņi jau nokavē visu ballīti, bet viņi vismaz tur ir bijuši, viņi stāstīs, mēs bijām tādā tusiņā un tā tālāk. Tie cilvēki, kas parasti lēmumus izdara pēdēji un pievienojas tikai tad, kad jau visi ir piecēlušies un visi jau ir pievienojušies. Un ja mēs iztirzājam, ja tātad tagad iestājās social proof, iestājās tas, ka tur ir vērts iet tusēt, jo, es vienlaiz kā, piemēram, šitais džekstenī Baltijā ekreklā, kāpēc viņš neskrēja sākumā? Tāpēc, ka tas taču ir stulbi, es negribu izskatīties stulbi, vai ne? Tāpēc šis te homofīlija palīdzēja atrast līdzīgos cilvēkus, jo vairāk līdzīgie cilvēki tika atrasti, jo vairāk vēl līdzīgi pievienojās. Bet tie, kas beigās pievienojās, vai tad viņi dejoja tāpat kā pirmie? Nē.
Un tāpēc ļoti bieži pūļa idejas, ir sevišķi tas, ko mēs tagad varam novērot dažādās valstīs un tā tālāk, arī ne tikai vienalga kur, ļoti bieži viņas transformējās, viņas mainās, pienākot vairāk cilvēkiem klāt. Jo tie, kas pienāca pēdējie, viņi nemaz nezina, kāds bija kodols, kāds bija sākums, un viņi to neturpina. Un kā vienu tādu piemēru, mums tas skaņa tūlīt arī beigsies, kā vienu piemēru no Latvijas var teikt, man stāstīja viens projektu vadītājs no Draugiem LV, kurš strādā pie mums, kurš vadīja draugos dažādas projekts, tā skaitā ieviešanu, draugiem runā plūsmas ieviešanu. Tas tā kā Twitter vai Facebook streams, ja. Un viss būtu fantastiski ar to projektu, ja neviena lieta, proti viņi skatās, mēs te palaidām tieši pēc pāris dienām jaunas mēnesis, ar apaļu mēnesi arī pirmo datumu ieviešam to visu. Un ir ļoti svarīgi, ļoti bieži sevišķi startupos tie pirmie 200 vai 2000 savu lietotāji vai vienalga, kas tur pats sākums, kā tas sāks. Un viņi palaida to ar pirmo datumu. Pirmais datums bija 1. aprīlis. Protams, ka aizgāja aņuki, un kuri jau gadiem ilgi tur nav beigušies. Tādiem žēl sanāca, lai arī sākotnējā doma varbūt bija drusku savādāka. Labi, paldies, ka klausījāties.